Čau! Esmu atnācis līdz jūrai. Redzam. Cilvēki ir. Esmu atnācis līdz jūras malai, bet ne līdz jūrmalai. Es esmu tas, kas salu krasta pusē. Un katru reizi es izpeldējos. Un man šķiet, ka tagad ir vissiltākais ūdens vispār, kāds vasarā šogad ir bijis. Bet es jau pagājušajā reizi arī paņēmu termometru līdz izmērīju un nemaz nebija vissiltākais, bija 21 grāds. Skatāmies. Tātad 26 grādi ārā, piektdiena, 25. jūlijas. Priekšā sestdiena, svētdiena, jā. Un tādās paskatīsimies, es paņēmu speciālu termometru. Ārā mans termometrs rāda 26 grādus. Nu redz, kā sakrīt ar laika ziņām. Jā, tur arī rādīja 26 grādus. Bet mans uzdevums tagad izmērīt, vai tiešām ir tas viss siltākais ūdens šajā vasarā, kāds vispār ir. Es mēģināšu ieiet maksimāli dziļi un izmērīt. Jo šitien te ūdens tā kā piens un vienkārši fantastisks silts. Tās es aiziešu nedaudz tālāk. Redzam. Es vainotu smuku. Skats, kāda laba piekraste ir. Korzons tur kaut kur. Tur tālāk ir saulkrasti. Jā, un es vēl ieiešu maksimāli dziļi, cik vien var. Tagad jau, lejā ūdens, protams, ir vēsāks nedaudz. Tagad pastīsimies. Bišķīti, redz, nav tik forši un tīrs. Redzam. Jau cik. Jau ir bišķīt saduļķojies tas ūdens. Jau redzam, cik jau es esmu dziļi ielīdis. Un tagad skatāmies, cik tad ūdens ir silts. Redzam, 26 grādi. 26 grādi! Tāpēc ir super silts, bet pagaidīšu vēl ūdenī. Iegāju jau, redzam, cik jau dziļš man ir. Jau smeļās ūdens, te gandrīz. Kaut kā tā. Jā. Vot, tātad. Pagaidām tas ir vissiltākais ūdens, kāds ir bijis vispārībā. Iešu tagad atpakaļ uz krastu. Jā. Tā bija speciālā reportāža no jūras malas Saulkrasta pusē.